Tad mēs sākam. Kā mēs parasti sākam, pirms es pieteikšu mums šī vakara debašu dalībniekus, mēs arī prasam auditorijai. Prasīšu jums tagad, kāds ir jūsu viedoklis, arī, kad būs uzklausīti visi viedokļi, pēc tam mēs skaitīsim vēlreiz balsis, vai jūs esat mainījuši savus domu par attiecīgo jautājumu vai nē. Tāpēc tagad es noformulēju, tad mūsu šī vakara debata ir par to, vai skolotājiem būtu jāņem vērā vecāku viedokļi par likumību, izvēloties mācību materiālus. Tie, kas ir par, lūdzu, paceliet rokas. 5 cilvēki man sanāk. Nē, jūs nē. Jums būs jāpārliecina. 5 cilvēki. Tad cik ir pret? Nolaidiet rokas, cik atturās, varbūt tā skaitīsim, kuriem nav viedokļu. Par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tad 6, kuri doma, tad pārējos es skaitu kā nē. Es domāju, ka neskaitīsim, ne, tad mēs pēc vairākumu pēc tam redzēsim. Labi, tad es piesaku tagad mūsu šī vakara debašu dalībniekus. Tātad šoreiz pozīcijā par to, ka vecāko viedoklis būtu jāņem vērā izvēloties mācību materiālus, mums pārstāvēs Margots Rotbergs no asociācijas ģimene. Un asociācija ģimene arī ir viena no organizācijām, kas ir izglītības ministrijas šajā darba grupā, kas šobrīd arī strādā pie tā, kas ir likumīgi izglītības materiāli un kas nav. Tad vēl par pozīciju pārstāvēs Edgars Svētiņš, kurš ir vērtību izglītības Bonpro vadītājs organizācijas vai kustības, un viņš arī Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta pedagoģijas maģistrants. Vienā vārdā vai īsumā sakot, kāpēc šeit ir Edgars, jo viņš tiekas ar jauniešiem, runā par vērtībām, par attiecībām, un tādēļ arī viņš šajā vakarā piedalās debatēs. Un kā trešā par pozīcijas pārstāv būs arī mamma, 2 bērnu mamma Ieva Lacenberga Rocēna, kura ir arī bijusi vienas skolas vecāku padomē, un tagad ir citas skolas vecāku padomē, bet šajā vakarā viņa nepārstāv konkrētu skolu, bet viņa arī ir šī pieredze, ko nozīmē būt konkrētās skolās vecāku padomē. Uzreiz pateikšu, ka mēs aicinājām arī politiķus, veselu virkni, tos, kas konkrēti lēma par šiem likumgrozījumiem, bet neviens nepiekrīt atnākt uz šo debatē. Tad pretpusē cilvēki, kas uzskata, ka vecākiem nav jāiejaucās izglītības procesā, tā vulgarizē nedaudz, ir arī vecāks Jana Simonovska, kur pārstāv biedrību Latvijas vecāku fórums. Uzreiz arī man šodien bija zvanis, man ir jāpiebilst, ka šī nav Latvijas vecāku fórums, kas ir konsorcijas, kas sastāv no vairākām NVO, šī ir biedrība Latvijas vecāku fórums, jo šī otra organizācija gribēja, lai es to uzsver, ka viņa nav šī organizācija. Tad mums ir Daiga Zirnīte, latviešu valodas skolotāja no Rīgas valsts 1. ģimnāzijas, kur ir izjutusi jau savus ādas likumgrozījums, un vēl mums bija jābūt mūsu kolēģim Oļegam, kurš ir kaut kur nezināmi pazudis. Ja gadījumā viņš tomēr neatradīsies, tad mums kā trešais runātājs būs, kā mēs sakam, debatētājs ar pieredzi, Rasmus, kurš tad savilks kopā visus faktus, ko būs teikusi pretpozīcijas puse. Tā kā Rasmus strādā, lūdzu. Bet tagad mēs arī sākam noteikumu spēlēt tāpat kā vienmēr. No sākuma katrs runātājs nāk priekšā, ir konkrēts laiks 7 minūtes. Tad, kad būs pagājuši 5 minūtes, es piestīšu skaļi vienreiz ar roku, lai jūs zinat, ka vajag apaļoties, un kad ir 7, 2 reizes būšu barga, ilgāk runāt nevarēs. Un pēc tam mēs katrs nāk pār pret pozīciju, un tad arī visi šeit apsēdīsimies, un būs arī diskusija, būs jautājumi no zāles, no skatītājiem. Tā kā lūdzu, tad pirmais runātājs mums ir Margots Rotbergs no asociācijas ģimene. Lūdzu, Margot, varat nākt. Tad jums ir jāskaidro, kādēļ būtu jāņem skolotājiem vērā vecāku uzskati par likumību mācību materiālu. Labdien! Man liels prieks, ka es varu piedalīties šajā diskusijā. Es uzreiz gribu pateikt, ka man bija liels pārsteigums par balsojumu. Tiešām liels pārsteigums. Kāpēc es esmu par, ja? Un kāpēc es piedalos šajā diskusijā, jo es esmu 5 bērnu tēvs, es esmu ar to saskāries vairāk kārt, kas skolotāji nosaka un viņi pasaka, pilnīgi neuzklausa vecāku viedokli vispār, kādiem pasākumiem skolās un tā tālāk. Ja? Tāpēc es esmu par un pārstāvēšu šobrīd biedrības asociācijas ģimene viedokli. Un runājot par vecāku iesaistīšanos izglītības sistēmā, mēs nevaram atstāt bez ievērības to, ka tās sekas, likumības sekas, kas notiek šobrīd, ja, kad ēnu ekonomika mums ir seksuālās transmitīvās slimības, prostitūta, noziedzība,
paviešu attieksmi pret darbu, sabiedriskiem pienākumiem, tas viss veido to likumību, kas ir to likumības procesu mūsu valstī. Šobrīd lielākajai daļai vairāk rūp līgums ar hipotekāro kredītu, nevis līgums tur vienot laulību, ja, attiecības veidot, lai pilnveidotu pilnvērtīgu ģimeni. Un uzdodot debats jautājumu, vai skolotājiem būtu jāņem vērā vecāku viedoklis par likumību, izvēloties mācību materiālus, mēs mēģinām domāt, ka vecāku atbildība un līdzdalība beidzas brīdī, kad bērns pārkāpja skolas slieksni, ja? Bet tas tā nav. Vecāka atbildība pilnīgi visām bērnu dzīves jomām, un tā skaitā par izglītību, ir atbildīgs vecāks, jo viņš ir tas, kas nosaka, kas bērnam ir vajadzīgs. Viņam ir uzticēts bērns jau kopš dzimšanas brīža, un viņš ir par to atbildīgs. Ja vecāki pienācīgi rūpēties par bērnu un liedz viņam saņemt viņa spējām atbilstošu izglītību, tas var tikt uzskatīts kā par bērnu tiesību pārkāpumu. Savukārt, skolotājs neņem vērā bērnu intereses un viņa vecāku uzskatus, nesadarbojas ar vecākiem izglītības procesā, tādējādi pārkāpjot satversmē nostiprinātu uzskatus brīvību. Un tas tiek pasniegts jau kā skolotāja radošās brīvības ierobežojums. Bērnu tiesības aizsardzības likumā paredz, ka bērnam ir fiziski un intelektuāli nenobriedošai personai vajadzīga īpaša aizsardzība. Tas ir noteikts bērnu tiesība aizsardzības likumā. Un vecāki ir vienīgie, kas vislabāk zina savu bērnu un var lemt par viņa pasākumu vai materiālu piemērotību, kas bērnam ir vajadzīgs un kāds ir viņam tās intereses. Līdz šim izglītības likumā deklaratīvi noteica likumiskās attīstības nepieciešamību. Taču tajā nebija praktiska mehānisma, kā šo mērķi sasniegt. Saima veicot šī gada grozījumus izglītības likumā uzdeva izglītības zinātnes ministrijai izstrādāt audzināšanas, valstiskās un likumiskās audzināšanas vadlīnijas, metodoloģiski noteikt mehānismu, kā tiks sasniegts likuma mērķis. Biedrības asociācija ģimene veica aptauju starp vecākiem. Un šis aptaujas rezultāts bija tāds, ka aptaujātie vecāki ir vienisprātis. Bērnu izglītošanas pamatmērķis un metods nedrīkst būt pretrunā ar vispār pieņemtajām morāles un likumības normām. To teica pilnīgi visi vecāki, kurus mēs aptaujājām. Tas nozīmē necenzēts vārdus lietošana filmās, datorspēlēs, reglamentēta ar ministru kabineta noteikumiem, tas viss ir, kā arī to lietošana ir aizliegta sociālās korekcijas izglītības iestādēs. Tādēļ ir rūpīgi jāizvērtē katrs gadījums, kad mācību procesā rodas nepieciešamība lietot materiālus, kas neatbilst, kas satur lamu vārdus vai vulgārismu. Iepriekš to visu ir jāsaskaņo ar bērnu vecākiem. Veidojot bērnu un jauniešu izpratni un mākslu sabiedriskā dzīvē jautājumiem, ir jābūt atskaites punktam, vērtību sistēmai. Cilvēks nevar eksistēt bez vērtību orientācijas. Un šajā sakarā, šajā jautājumā es paņēmu līdzi Latvijas Nacionālās attīstības plāns 14. un 20. gadam, kur ir skaidri un gaiši pateikts, 6. lapas pusē, ikviena skola ir ieinteresēta pilnveidot savu mācību vidi un tiekties uz labiem rezultātiem, jo skolēnu vecāki ir kļuvuši par aktīviem un atbildīgiem izglītības procesa dalībniekiem. Tas ir apstiprināts mūsu valdībā. Vēl viens dokuments. 2030. gadam Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam skaidri ir rakstīts vecāku iesaistīšanās mācību procesā,
Skolotājiem uz skolu vadītājiem jāveido pēc iespējas ciešāka saikne ar skolēnu vecākiem. Saiknes veidošanai var izmantot dažādas paņēmienas, rīkojot vecāku un bērnu sapulces, svētku sarīkojumus, organizējot kursus vecākiem, ierīkojot skolā vecāku istabu un tam līdzīgi. Šajos dokumentos tas ir skaidri definēts un tie ir pieņemti valdībā. Paldies par uzmanību. Paldies, Margot. Paldies par jūsu viedokli. Es gribu jautāt, jūs arī pats esat izglītības ministrijā darba grupā, vai jums ir citi biedri? Tajā konkrēti, kur šobrīd lēmš? Es nepiektēju. Citi pārstāvji. Labi, paldies. Tagad mums ir vārds tā kā opozīcijai šajā jautājumā, un tad tam būs Jana Simonovska no biedrības Latvija vecāku fórums, kura diskutēs par to, kādēļ skolotājiem jābūt lielākām tiesībām pašam noteikt, kādus materiālus izmantos mācību procesā. Lūdzu, Jana. Es ļoti priecājos par iespēju piedalīties šeit. Un biedrība, kuras es pārstāvu, tieši tāpat ir par vecāku līdzdalību izglītības politikā. Tai pašā laikā es uzskatu, ka vecāku iejaukšanās un nosakot skolotājiem, kādas materiālus viņš drīkst izmantot, ir nevēlama. Un es jums izskaidrošu, kāpēc es domāju, ka šeit nav pretrunas. Pirmkārt par sadarbību. Par to liecina daudzskaitlīgi pētījumi. Ir ļoti svarīga sadarbība vecākiem ar skolu. Bērniem, kur vecākiem ir laba sadarbība ar skolu, ir labākas sekmes, ir labāka uzvedība. Vecāki var labāk izskaidrot bērniem skolas prasības. Un, diemžēl, Latvijā ļoti bieži patiešām ir izveidojies šis sadarbības vakums. Un es domāju, lielā mērā šīs diskusijas šeit arī apliecina, tā ir reakcija uz šo sadarbības vakumu, bet vecāka iejaukšanās mācību saturā ir kaut kas cits. Un to es jums arī izskaidrošu, kāpēc tas ir nevēlami. Pirmkārt, vecāki ir ļoti, ļoti dažādi. Un principā skola izpilda sabiedrības pasūtījumu, ko mēs visi kopā kā sabiedrība pasūtam. Tā pašā laikā individuāli vecāku domas ir atšķirīgas un var arī nesakrist ar sabiedrības pasūtījumu. Piemēram, kādā skolā, kas vēlējās ieviest ekoprogrammu, viens klases vecāki iebilda, jo viņi negribot, lai viņu bērnus nozombējot pa zaļajiem cilvēciņiem. Ja jūs paskatīsieties Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, tur ir rakstīts, ka viens no uzdevumiem ir ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana. Tātad skola izpilda sabiedrības pasūtījumu, viens klases vecāks saka, nē, mēs negribam. Arī, piemēram, tad, kad man patika, ka es runāju ar saviem bērniem, kā mana skola runāja ar maniem bērniem par homoseksualitāti. Tad, kad es runāju ar savas meitas draudzenes māmu, viņai tas nepatika. Tad man jums ir jautājums, kuras māmas tiesības ir vadošās? Skolai jārīkojās tā, kā man patīk, vai skolai jārīkojās tā, kā otrai mammai patīk? Vai arī rīkosim balsošanu e-klasē. Kādā citā skolā tas arī notika. Vieni vecāki iebilda, kad izrādīs bērniem filmu par mobbingu, jo, redziet, vecākai māsai esot bijis šī filma sagādājis emocionālu pārbaudījumu. Tai pašā laikā tika noorganizēta balsošana e-klasē, vecāki tomēr piekrita, ka šo filmu izrāda, bet vēlāk skolotāji atzina, ka ņemot vērā visas runas un to konfliktēšanu, tā, ka labāk šādas filmas neizrādīt. Bet es gribu pateikt, ka mobbings jauniešu vidū Latvijā ir ļoti spēcīga problēma, un mūsu bērni ir viena no vadošajiem Eiropā tieši vardarbības izplatības ziņā. Tā kā tas ir jautājums, par ko ir jārunā, un neļaujot skolotājiem strādāt ar šiem jautājumiem, faktiski mēs neļaujam realizēt pedagoģiskos mērķus. Līdz ar to es uzskatu, ka lēmums par to, kādus mācību materiālus izmantos, ir jāpieņem tieši mācību spēkiem. Protams, vecāks var uzklausīt, un bieži vien vecāki ierosinājumi ir vēlami un arī ņemam vērā, bet tomēr skolotāji ir tie, kas izlēmj. Vēl mēs gribam, lai mūsu bērni būtu radoši, uzņēmīgi, nebaidītos no sarežģītām situācijām, rīkotos atbildīgi. Ieviešot vecāku tiesības regulēt mācību procesu, mēs panāksim to, ka skolotāji baidīsies. Viņi baidīsies radīt jaunas metodas, viņi baidīsies runāt par sarežģītiem jautājumiem. Mēs apskaužam somu bērnus, kuri uzrāda tik ļoti labus rezultātus PISA testos.
Savukārt Somu izglītības vēstnesis Pasis Albergs saka, ka Somu skolotāji ir brīvi, radoši. Savukārt mūsu Latvijas skolotājus vēlam atkal panākt, ka viņi atsakās no jaunradas, izmanto tikai labi zināmas, skaidras metodes, atsakās no sarežģītiem jautājumiem. Tie, kas redzēja raidījuma aizliegtais paņēmiens, noteikti atcerieties, ko ieteica skolotājiem ierēģiņi sarežģīti jautājumu priekšā. Vienkārši viņi teica, lai skolotājs labāk izliekās, ka problēmas nav, lai novilcina jautājumu. Un tad mums ir jautājums, kā skolotāji, kas ir iebiedēti, kas baidās uzņemties atbildību, kas baidās skaidrot neviennozīmīgus sarežģītus jautājumus, kā šādi skolotāji varēs izglītot uzņēmīgus, radošus, inovatīvus bērnus. Un tāpēc es uzskatu, ka izvēles nodošana padomas rokās bija kļūda. Un vēl es gribu pateikt, ka mēs ļoti lēni izaugam no sabiedrības, kurā bija tikai viens pareizais viedoklis, uz sabiedrību, kurā ir vairāki viedokļi. Un skola arī ir tā vieta, kur bērnam ir iespēja iepazīties ar viedokļu daudzveidību un iemācīties respektēt gan savu viedokli, gan citu viedokli. Un es domāju, ka emocionālā vardarbība pret bērnu ir tad, ka viņam nedrīkst būt savs viedoklis. Nevis tad, kad skolotājiem bērnam ir atšķirīgi viedokļi. Un es arī kā mamma saku, ka man ir cits viedoklis kā skolotājai, un arī mans bērns iemācās to cienīt. Un pašā noslēgumā es piebildīšu, ka ir daudz jautājumi, par kuriem vecāki baidās runāt ar bērniem. Un pētījumi liecina, ka ja skolā runā, piemēram, par seksuāliem jautājumiem, bērni drīzāk par šiem jautājumiem runās arī mājās ar saviem vecākiem. Un patiesībā sakot, man liekas, aizsardzoties ar šīm vēlmēm, aizsargāt bērnu intereses, patiesībā sakot, vecāki aizsargā savus intereses izvairīties no sarežģītiem un sāpīgiem jautājumiem. Un, runājot par piesauktajiem datiem, par morālo pagrimumu, kas ir redzams, patiesībā sakot, līdz šim es neesmu redzējusi nekādu pierādījumu. Patiesībā sakot, skatoties uz datiem, kas notiek, ir tas arī, piemēram, samazinās abortu skaits. Ir ļoti daudz pierādījumu, kas neapliecina, ka būtu redzams morālais pagrimums, tāpēc tās ir subjektīvas izjūtas, un es vēlētos redzēt reāls pierādījumus, reāls datus, kādā veidā mainās mūsu sabiedrība. Jā, paldies! Paldies, Lielas Janai! Paldies! Tā bija Jana Simonovs, Latvijas vecāku fóruma pārstāve. Bet tagad mūsu nākamais runātājs Redgars Svētiņš no organizācijas vai kustības Bona Pro vadītājs, arī ticīgs cilvēks. Un tad jūsu argumenti par to, kādēļ tad tomēr skolai būtu jāņem vērā vecāku padomes uzskati par to, kas ir likumīgi. Man ir 7 minūtes laika, ir skaists novembra vakars, ir ļoti, manuprāt, tāda izlasīta auditorija, un es gribētu sākt ar mūsu tautas lūgšanu. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo Teviju, svētī Latviju, ak svētī to. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo Teviju, svētī Latviju, ak svētī to. Kur Latviju meitas zied, kur Latviju dēli dzied, laid mūs tur, lai mediet mūs Latvijā. Es domāju, pietiks. Paldies, Liels. Paldies. Bet es tomēr gribētu jūs varētu pieturēties pie tā, kāpēc mēs esam šeit, jo viens ir jūsu uzskati. Es jūs pārtraukšu, ja jūs nerunāsiet konkrēti argumenti un konkrēti pierādījumus. Atvainojos, nekā personas. Tagad viena anekdote. Bet tad arī viss būs. Ja anekdoti nebūs par tēmu, tas būs viss jums. Anekdoti, iedomājieties, viens agrs rīts skolā, sēž jau klasa atnākuši kā šobrīd, un pēkšņi pa durvīm ienāk Jānītis vai Vovočki, nu vienalga. Jā, varbūt, ka jūs dzirdat. Viņš ienāk iekšā un mierīgi iet uz savu vietu un grib apsēsties. Un skolotāji viņam saka, Jānīt, izej ārā un ienāc, kā tavs tētis ienāk. Jānītis aiziet. Un pēc kāda brīža īsa. Nu ko, bļiem, negaidījāt?
Tātad starp šiem visiem tēliem Dievs svētīja Latviju, Jānītis, skolotājs, viņa tēvs, kuru mēs redzējām darbībā, atrodas ļoti milzīgs tukšums, kurš ir piepildīts ar visu ko. Es tagad mēģināšu atlikušajās 5 minūtēs pastāstīt savu redzējumu par to, ar ko šis tukšums ir piepildīts. Kas ir Dievs? Platons savulaik teica, ka labais, patiesais un skaistais ir tas, uz ko ir vispār virzīta visa izglītības sistēma. Un tāpat laikā viņš rakstīja labo, patieso un skaisto ar lielo L, ko viņš apzīmēja, acīm redzot to, ko mēs esam ielikuši savas valsts pamatlikumā. Vai šī himna, kas ir izvēlēta, ir vienkārši kaut kāds vēsturisks, arheoloģisks, nevajadzīgs notikums, vai tie cilvēki, kuri likuši pamats mūsu valstī, tomēr ir domājuši par to, kas ir ietverts šajos vārdos. Man nāk prātā arī Satversmes preambula, kura ir šobrīd pieņemta un zināmā veidā ir saistoša, jo tajā ir definēts šīs valsts pastāvēšanas mērķis. Un tajā starpā ir arī pieminēts vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Šajā tukšumā, kas ir pa vidu, ir tāpat atrodama grieķu kultūra, romiešu tiesības, uz kurām balstās visa mūsu likumdošana. Tur ir atrodama jūda ticība vienam dievam, un šī dieva cilvēcība tik tālu, ka viņš ir kļuvis par cilvēku, par vienu no mums, tas ir veids, kā mēs pazīstam Dievu. Mēs nevaram izvairīties no šīs savas vēstures daļas. Tur arī ir postmodernisms. Mēs esam šeit, runājot par patiesību, tādā zināmā veidā relativizējot to, sludinot par absolūto patiesību to, ka tādas neeksistē, šīs patiesības neeksistē. Un līdz ar to es pieņemu, ja šādu ideālu nav, tad arī bezjēdzīga ir šī diskusija. Nav vajadzīgs runāt par tikumību. Kas ir tikumi? Kam viņi vispār ir vajadzīgi? Mūsu kultūrā ar tikumiem saprot to, kas tuvina cilvēku labajam, patiesajam un skaistajam. Līdz ar to, ja es apkopotu to, ko es tagad tikko teicu par Satversmes preambulu, par mūsu Eiropas visu kopīgo vēsturi, par tām vērtībām, kas ir pamatā, tad mums vajadzētu konsekventi šīs vērtības iestrādāt, acīm redzot arī izglītības sistēmā, vai arī pateikt, ka mūsu vērtības ir citas, definēt viņas citādā veidā. Šobrīd tas tā nav. Šī tukšumā, kas ir pa vidu, ir arī, piemēram, tāds cilvēks Ričards Barets, kurš ir sociologs, praktiķis, kurš ir vērtību orientēta organizācija teorētiķis, kurš ir veicis vērtību auditu vairāk nekā 3000 organizācijās visā pasaulē, tā skaitā Latvijas valdības un Islandes valdības uzdevumā. Un tas, ko viņš saka, un to nesaka viņš vienīgais, ir tas, ka katras organizācijas veiksme ir atkarīga no tā, cik organizācijas locekļu vērtības saskan ar šīs organizācijas deklarētajām vērtībām. Tātad, ja mēs esam deklarējuši savas vērtības tādas, kādi mēs esam deklarējuši, bet katrs šeit domāsim savādāk, katrs savu domu, vai Latvija kā organizācija, kā valsts ir spējīga pastāvēt ilgtermiņā, tas ir jautājums, kur ir vērts padomāt, jo Dievs svētīs Latviju, ja skolotājs, tas, pie kura Jānītis no rīta ienāca iekšā, Jānīša tētis, pats Jānītis, viņa draugi, jūs visi un es vienosimies par to, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir patiess, kas ir nepatiess, kas ir skaists, kas ir neglīts. Ja mēs par šo nespējam vienoties, ir bezjēdzīgas visas diskusijas, bezjēdzīgas darba grupas, bezjēdzīgi pieņemt likumus, kurus neviens nepilda. Tātad šis, manuprāt, ir vienīgais veids, kā mēs varam par šīm lietām runāt. Tas ir dialoga formā no sākuma vienoties par to, ko mēs uzskatām par labu, sliktu, patiesu, nepatiesu. Un tad dialogs, es vēl gribētu pateikt par to, ka dialogs pirmkārt ir klausīšanās. Nevis es atnāku uz kaut kurieni jau ar savu absolūto patiesību, bet es atnāku ar vēlmi paklausīties, ka varbūt, ka manā patiesībā ir vēl kaut kas uzlabojams. Un tanī brīdī tad arī mēs varbūt atradīsim vienotu valodu, un nebūs šie divi pretnostatījumi par un pret, varbūt, ka mēs visi domājam par vienu un to pašu. Es arī domāju par tiem vecākiem skolotājiem, kur īstenībā ilgojās pēc kaut kādas skaidrības šajos jautājumos, kā man reaģēt uz lietām, kuras līdz šim man nav pierastas. Es esmu uzaudzis tādā vidē, kur, piemēram, homoseksualitāte kā tāda tika apskatīta pavisam citā veidā.
Man ir šobrīd jāpārkārto sava domāšana un jāpiemērojās citām lietām. Tas prasa laiku, tas prasa domāšanu. Paldies, Liels. Paldies par viedokli. Tas bija Edgars Svētiņš. Svētiņu kungu mēs uzaicinājām tādēļ, ka asociācija ģimene teica, ka nenāks, ja nebūs Svētiņu kungs, jo asociācija ģimene baidījās, ka nebūs objektīva debata pretējā gadījumā. Es vēlējos to paskaidrot. Bet, paldies, ka atnācāt tik un tā. Tagad mūsu nākamais runātājs no pozīcijas pret būs Daiga Zirnīte, latviešu valodas skolotāja no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas, ar savu redzējumu par to, vai jūs šķeļat vecākus. Lūdzu. Labvakar. Man jāatzīst, ka es sākšu ar to, ka es teikšu, ka man patīk par pozīcijas viedoklis, ka ir jāuzklaus vecāki. Bet es tikai stingri iebilstu, ka vecāku viedokli, jo, manuprāt, vecāku viedokli gan nepieciešams uzklausīt, gan arī neklausīt. Proti, manuprāt, profesionālam skolotājam ir vērtīgi, interesanti, rosinoši dzirdēt jebkuru viedokli, īpaši viedokli, kurš ir izteikts tet. Jo, vismaz es visus savus uzdevumus, jautājumus, stāstus, vērtīgi sijāju, ieklausoties citos. Un visinteresantākie uzdevumi rodas tad, kad es esmu tiešām daudz un dažādas viedokļus dzirdējusi. Bet neviens cita viedoklis nevar radīt manu stundu saturu, manus jautājumus, manus uzdevumus. Otrakārt. Šā gada Latvijas sabiedrības diskursā mēs esam dzirdējuši visdažādākos aizrādījumus par skolotāju, atsevišķu dzejnieku, apšaubāmo, riskanto, cenzējamo, netikumisko rīcību. Bet, manuprāt, šajā laikā ir katastrofāli redzama mūsu debates par pozīcijas. Ir katastrofāli redzams mūsu debates par pozīcijas, netikums, nedzirdēt citus. Nedzirdēt skolotājus, kas par savu darbu spēja atbildēt. Nedzirdēt skolēnus un viņu vecākus, kas uzticas skolotājiem. Uzticas, jo domā, ka skolotājs ir profesionāli sagatavots un nemitīgā mācīšanās procesā motivēts un spēja izvērtēt un atrast atbilstošu mācību saturu un līdzekļus. Es saviem skolēniem 10. klasē, es mācu 3 gadus skolēnus, mēdzu teikt, ka es uzticos jums, jo es gribu būt pati uzticības vērta. Manuprāt, sabiedrība, kura neusticās skolotājiem, rada tad neusticības ķēdi. Un visvaiprātīgākā ķēde, manuprāt, tā ir tas, ka mēs neusticamies arī saviem valsts vadītājiem. Un sākums arī ir šāds. Un treškārt, manuprāt, mūsdienīgs skolotājs pirmām kārtām ļoti klausās savos skolēnos. Pirms viņš rada jautājumus, stāstus, uzdevumus, mācību saturu. Un tikai tā ieklausoties, var kaut kas kopīgs sanākt un var rasties kvalitatīva izglītība. Un tā kā vēl kaut kā savalkot vēl vienu tādu uzticības motīvu, manuprāt, vecāki neusticas skolotājiem, kurš strādā ar viņu skolēniem, tad mūsdienīgs skolēns var sākt neusticēties arī vecākiem. Proti, viņam var būt tāds aicinājums, varbūt viņš pat pilnīgi noteikti jūt, ka tas viņam ir jādara, jāfiltrē, ko runāt ar vecākiem un ko ne par skolu. Lai aizstāvētu skolotāju, no kura uzzina vairāk par dzīves īstenību nekā no vecākiem. Es patiešām esmu par valsti, kurā visi var dzīvot bez bailēm un katrs darīt savu darbu. Jo, kā teicis skolas absolvents, kurā es strādāju, kāds
ievērojams absolvents, ko citāds cits dara, tas dara bagātāku citādu pašu. Viss tik īsti. Paldies. Var just, ka mums šajā debatē nav politiķi, jo viņiem parasti pietrūks laika. Mums šoreiz paliek pāri. Tad mūsu pēdējā runātāja no par pozīcijas Ieva Lācemberga-Grocēna, kur ir aktīva 2 bērnu mamma un pat ir bijusi vienā vecāku padomē un tad ir citā vienā skolas vecāku padomē. Lūdzu, Ieva. Jā, paldies. Arī par pusē varbūt daudz liberālāks skatījums uz šo jautājumu. Katrā ziņā pirms es sākšu varbūt izklāstīt savus argumentus, es labprāt aicinātu pacelt rokas tos šajā auditorijā, kuriem ir bērni. Lūk, kā redzams, tad faktiski tie, kam ir bērni, tad par to, kā jūs skatīsieties uz skolas lietām caur savu bērnu prizmu, visticamāk, līdz tam vēl, ir kaut kāds ceļš ejams. Kā jau pieminēju, kā man pieteica, tad man ir 2 bērni, skolas vecuma bērni. Jaunākais no tiem iet sākuma skolā un vecākais iet ģimnāzijā. Man ir pašai pieredze, gan darbojoties sākuma skolas padomē, kur mēs vecāki esam panākuši ļoti daudz, izdiskutējuši daudz labas lietas kopā ar pedagogiem. Un, piemēram, esam panākuši reizēs, kad kāds nekvalitīvs mācību materiāls tiek, tiek izmantots, tad, protams, vecāku viedokļu, dēļ pedagogs nāk uz sarunu un maina šo te situāciju, mēs vienojamies par to, ka šādu mācību materiālu īsti izmantot nevajadzētu. Un līdz ar to faktiski manā ikdienā nav bijis jautājums par to, ka nebūtu iespējams sadarboties abām pusēm. Es pamodos rītā, kad šie grozījumi bija pieņemti. Jo, manuprāt, tā lielā ažiotāža ap tiem, kas vairāk saistīta ar likumības jēdzienu kā tādu, ir absolūti nevajadzīgi. Nevajadzīgi tā iemesla dēļ, ka izglītības likumā jau 2. pantā ir pieminēts likumības jēdziens. Līdz ar to tas, kā saprotu es šo likumības jēdzienu vai kā saprotu kāds cits, tas, protams, tikai un vienīgi ir panākums tādā ceļā, ja mēs vecāki kopā šajā te vecāku kaut kādā formā paši vienojamies. Man te ir sagatavota šī runa, bet es centīšos laikam brīvāk runāt. Katrā ziņā vecāku padome kā institūts faktiski ir noteikts likumā, izglītības likumā jau diezgan sen. Kā tas notiek? Klases vecāki atnāk uz vecāku sapulcēm un izvirza vienu no vecākiem, kurš tad pārstāvēs klases vecāku intereses, bērnu intereses caur klases vecāku interesēm šajā te padomē. Attiecīgi padomē mēs sanākam kopā. Likums nosaka tātad, kad padomē jābūt ir lielākam pārsvaram tieši no vecāku puses. Padomē ir arī, protams, pedagogi un skolas vadība. Kas tiek parasti runāts? Par ko tiek runāts? Pēc likumā ir konkrēts noteikts, kas šai te padomē ir jāapstiprina. Līdz ar to tur arī parādās arī tāda lieta kā sadarbība attiecībā uz kaut kādiem uzlabojumiem izglītībā un tā tālāk. Faktiski es teiktu tā, ka es neredzu, kur arī pirms šiem grozījumiem, kur bija problēma, kaut kādā veidā risināt, kaut kādas sarunas. Taču acīm redzot, pamostoties rītā, kad grozījumi ir pieņemti un kad prezidents viņus ir izsludinājis, man ir jāsacina, ka acīm redzot tā problēma varbūt nebija manu bērnu skolās, bet tā problēma bija kopumā Latvijā. Jo mums ir jārespektē tas, ka likumdevējs tomēr, ja apstiprina kādu no, likuma projektiem, tur ir bijušas plašas diskusijas, un es konkrēti šobrīd, esmu iepazinusies ar šiem te visiem 3 lasījumiem, kāds saturs viņiem ir, un skaidrs, ka mums ir jārespektē, ka tas acīm redzot atspoguļo to, kāda ir bijusi vairākuma interese. Tātad šādus grozījumus tomēr virzīt, apstiprināt, un noteikti ir pamatojums tam. Tāpēc teikt un debatēt par to, ka kaut kādā veidā tas būtu slikti ietekmēs pedagogus, pedagogi baidīsies par kaut ko. Tā, manuprāt, ir tāda vairāk vai mazāk demagoģija. Visa centrā ir bērni intereses. Un šeit es redzu jaunieši, kas noteikti ir beiguši skolu kaut kādos pēdējos gados, bet likums aptver faktiski bērnus vecumā arī no tās 1. klasītes līdz pēdējai. Likums arī nosaka to, ka vecāks ir atbildīgs par savu bērnu, likumiskais pārstāvis. Līdz ar to, protams, nevajag domāt to, ka faktiski katra bērna vecāks, dotos ar kaut kādām pretenzijām pie skolotāja, bet faktiski es pat teiktu tā, ka
šāds gadījums, teiksim, šie te precedenti, kas ir izskanējuši mēdījos, es pat teiktu, varbūt skolotājus kaut kādā mērā šajā te padomes lēmumi varbūt pat pasargātu. Jo tajā mirklī, ja padomē ir, teiksim, akceptēti mācību materiāli, kuri tiek izmantot, un es domāju, ka skolās nebūs problēmas padomes formātā šo par šiem materiāliem izrunāt un akceptēt viņus, tad tajā mirklī faktiski vecāks, kuram ir iebildumi pret kādu no mācību materiāliem, sadurs ar vairākumu interesēm. Tāpat laikā, protams, tas neatrisina situāciju to, ka varētu būt kādam bērnam, teiksim, viņš psihoemocionāli nav gatavs kādu mācību materiālu uztvert, tad, protams, mums jāparedz šādas tiesības, teiksim, šādu mācību materiālu arī neapgūt šādam bērnam. Bet es iestājos par to, ka skola, vecāki un bērni veido šo sadarbības trīsstūri. Un tādam tam arī jābūt, un arī attiecībā uz mācību materiāliem ir iespējama šī diskusija. Paldies. Paldies, Ievai. Un tagad noslēgumā mums būs Rasmus, kurš ir debatētājs ar pieredzi, kurš ielē šajā debatē, diemžēl mums nespēja ierasties Aļeks Ignacijevs, kurš ir palicis pusceļā, kā viņš mums sūta ziņu. Rasmus, vai tu vari lūdzu nākt un izstāstīt? Rasmus pārstāv šajā gadījumā pret pozīciju. Es piebilstu, tas nozīmē, ka viņš nepārstāv to, ko viņš uzskata. Viņš kā debatētājs, īsti debatētāji māk debatēt par jebkurām tēmām, tāpēc, lai ko viņš arī teiktu, nepersonificējiet, lūdzu. Lūdzu. Tāda arī visi debatētāji. Okay. Pāris lietas par šo debati kopumā. Tātad, kas tas ir, par ko mēs īsti runājam? Jo nav tā, ka mēs runājam par to, ka tagad skolotāji varēs iet priekšā, klases priekšā un vienkārši lamāties un teikt, ko pilnīgi grib. Es nezinu, kas tas bija, ko daži no otras puses runātājiem saka, ka skolēni tagad varēs ienākt un lamāties. Tas, protams, nav tas, par ko mēs runājam. Tas, par ko mēs runājam par progresīvu izglītības sistēmu. Par izglītības sistēmu, kur skolotāji var skatīties uz jaunākajām mācību metodēm, var skatīties uz tēmām, par kurām mēs šobrīd mūsu izglītības sistēmā, diemžēl, nerunājam, un var meklēt veidus, kā šīs jaunās tēmas pēc tam ielikt mūsu izglītības sistēmā. Mēs neuzskatām, ka šis ir kaut kas tāds, kas mūsu izglītības sistēmai nāktu par sliktu. Otrakārt, mēs uzskatām, ka svarīgākais, par ko jums vajadzētu domāt, kad jūs klausāties, jebkādu šādu veidu debati ir. Par ko mēs īsti debatējam? Mēs uzskatām, ka mēs debatējam par to, kādā veidā mēs vispār varam sabiedrībā Latvijā dabūt labāku izglītības sistēmu. Lai mums ir tāda izglītības sistēma, kas ir līdzvērtīga Rietumu valstu izglītības sistēmā, līdzvērtīga Somijai. Mēs uzskatām, ka tāda izglītības sistēma ir izglītības sistēma, kas pirmkārt iedod bērniem kaut kādas konkrētas prasmes un māca viņiem kritisko domāšanu. Nevis vienkārši tas, kas mums bija kādreiz, ka mēs iemācām bērnam, kā rēķināt soli pa solim vai kaut ko tādu, bet mēs bērniem iemācām konkrētus veidus, kā domāt par lietām, kā analizēt lietas. Otrkārt, mēs uzskatām, ka izglītības sistēmai ir jābūt tādai, kas ir plašveidīga un daudzpusīga. Protams, mēs nedodam bērniem tikai kādu vienu konkrētu viedokli, kas ir skolotāju viedoklis vai likumības viedoklis vai kaut kas tāds. Mēs bērnus iepazīstam ar dažādiem viedokļiem, mēs bērnus iepazīstam ar to, ka viedokļi var būt dažādi, daudzveidīgi un kā par šiem viedokļiem domāt. Treškārt, mēs uzskatām, ka izglītības sistēmai jānodrošina vienlīdzīgas iespējas bērniem, proti gan skolāniem, gan studentiem. Proti, lai nav bērni, kas jūtas tā, ka viņi šajā izglītības sistēmā nevar ieiet iekšā, vai nav bērni, kuri varbūt īsti neapzinās kaut kā, piemēram, savu seksuālo identitāti, un viņiem tagad ir tā, ka viņi nevar būt šajā izglītības sistēmā, viņiem piedalīties. Mēs uzskatām, ka šīs lietas ir tās, kas izglītības sistēmai ir svarīgas. Un treškārt, mēs nesakām to, ka skolotājiem nevajadzētu klausīties tajā, ko saka vecāki. Mēs pilnīgi piekrītam, ka ir labi, ka ir šādas veidi kaut kādas sistēmas vai organizācijas, kur rezultātā vecāki var sniegt savu viedokli par to, kādi ir materiāli, kā šos materiālus uzlabot, varbūt kuri materiāli novecojuši no ko tādu. Tas, ko mēs uzskatām, ir, ka vecāks nevar vienkārši ienākt klasē un pateikt, nē, šo jūs tagad nemācīsiet tikai tāpēc, ka man ir kaut kādi savi likumīgie izskati, vai tikai tāpēc, ka es negribu, lai mans bērns runā par tām netiklībām vai kaut ko tādu. Mēs uzskatām, ka sadarbība ir svarīga, bet mēs neuzskatām, ka šāda veida vienkārši ietekme no vecākiem ir kaut kas, kas mums ir nepieciešams. Tātad, kas notika šajā debatē?
Pirmkārt, kas tad īsti zina labāk, kāda izglītība bērniem mums ir vajadzīga? Mēs uzskatām, ka mums, protams, nav iespējama tāda sabiedrības sistēma, kur katrs vecāks tagad ņems savās mājās un mācīs savu bērnu pilnībā. Mēs uzskatām, ka tas ir vienkārši smieklīgi. Mēs uzskatām, ka vecāki ir, tā kā otra puse saka, atbildīgi par savu bērnu kaut kādā ziņā, proti nodrošināt bērnam vislabākās iespējas, ko viņi var nodrošināt. Varbūt visi vecāki nevar nodrošināt, ka viņu bērns mācīsies ģimnāzijā vai mācīsies privātu skolā, bet viņi var nodrošināt, ka bērns tā kā ies uz skolu, ka bērns nesēdēs mājās, nespēlēs datoru visu laiku vai kaut ko tādu, ka bērnam ir kaut kāda šāda veida pieeja izglītības sistēmai, ka bērns saprot, ka izglītības sistēma ir svarīga un kaut kas tāds. Tas, ko mēs neuzskatām, ir, ka vecāks ir pilnībā atbildīgs par to, kas tiek bērnam mācīts, pilnībā atbildīgs par to, lai katrā konkrētajā vielā, ko viņš mācās skolā, vai katrā konkrētajā uzdevumā, kas viņam tiek mācīts, tagad viņam tiek iemācīts viss, kas ir svarīgs. Bet pati tā nav taisnība, pati vecāki ir par to atbildīgi. Labākais veids, kā nodrošināt, ka šī atbildība ir īstenota, ir tad, ja vecāki atbalsta izglītības sistēmu. Ja vecāki atbalsta to, kā skolotāji Zinīts saka, izglītības sistēmu, kurā skolotāji ir profesionāli, kurā skolotāji, kas ir mācījušies, kā bērnus mācīt, pēc tam ņem šos veidus, ko viņi iemācījušies un izmanto, lai bērniem mācītu. Mēs neuzskatām, ka katrs vecāks var būt eksperts izglītības sistēmā vai eksperts kaut kādā konkrētajā lietā. Tieši tāpēc arī vecāks nenāk un nemāca savam bērnam pilnīgi visu ko. Tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir skolotāji, mums ir cilvēki, kas tajā profesionalizēs, kas skatās uz labākajām metodēm, kas meklē jaunus veidus, kā bērniem mācīt dažādas lietas. Un mēs uzskatām, ka tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Otrakārt, mēs uzskatām, ka ir vienkārši smieklīgi, ka otra puse iznāk un saka, mūsu sabiedrībā ir tādas lietas kā prostitūcija, ekonomika un kaut kas tāds, un paskaties, kas notiks, kad mēs sāksim izglītības sistēmā par to runāt. Mēs uzskatām, ka tieši šī ir problēma tajā brīdī, kad mēs par šīm lietām nerunājam. Mēs domājam, ka tajā brīdī, kad ar bērnu neviens nerunā, piemēram, par seksu, vai par bērnu neviens nerunā par gejiem vai seksuālo identitāti, par jebko kādu, tieši tajā brīdī ir tas, ka mums ir daudz vairāk pusauģu grūtniecības, tieši tajā brīdī tas, ka mums ir daudz vairāk depresijas cilvēkiem, bērniem, piemēram, kas nesaprot, kas ir tas, kas ar viņu notiek, kad viņš iet cauri kaut kādai konkrētai fāzē savā dzīves brīdī. Mēs uzskatām, ka viņi grib samazināt šīs lietas. Labākais veids, kā to izdarīt, ir runāt par tām lietām izglītības sistēmā. Mēs viņu neuzskatām, tāpēc, ka kāds pēkšņi runās par homoseksualitāti vai gejiem vai ne, uzreiz bērni ies un kļūst par prostitūtiem. Mums liekas, ka tas ir vienkārši smieklīgi. Treškārt, mēs uzskatām, ka viņi saka viņu pusē, jā, mums ir nepieciešams, lai mūsu vērtības mēs paņemtu un ieliktu izglītības sistēmā, jo, protams, tas izklausās ļoti, ļoti labi. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka šīs vērtības var būt dažādas, kā jau mūsu puses saka. Protams, mēs nevaram vienkārši paņemt visu cilvēku vērtības un ielikt iekšā, tāpēc, ka viņas atšķiras. Bet otrkārt, vērtības, kas tieši ir sliktas kaut kādai konkrētai cilvēku grupai, īsti nav vērtības, kuras mēs varam tā vienkārši paņemt un ielikt izglītības sistēmā. Proti, mēs nekad nerunāsim par gejiem. Geji neeksistēs, tāpēc, ka tas nav likumīgi. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti tas ir ļoti slikti tieši pusauģiem, kur varbūt domā, ka viņi ir geji, vai pusauģi, kur tiešām ir geji, ka tagad par to nerunā, un tas ir kaut kas slikts. Mēs uzskatām, ka vienīgais labums viņu pusē ir, ka vecāki tagad jūtas labi, ka viņu bērni nemācās par tām netikumīgajām lietām skolā. Mūsu pusē mums ir bērni, kuriem ir depresija, bērni, kur aiziet un pēc tam sevi nogalina, tāpēc, ka par tādām tēmām netiek runāts. Tātad, kā tad mūsu izglītības sistēmai vajadzētu funkcionēt? Pirmkārt, mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka ir šī sadarbības starp vecākiem un skolotājiem. Jo viņu pusē saka, jā, mums ir kaut kāds tas vecāku institūts un tas ir labi. Mēs tomēr uzskatām, ka skolotājiem, izglītības sistēmai, skolai, veids, kā viņi funkcionē, vajadzētu būt kaut kādam gala vārdam par to, ko mēs mācām. Mēs uzskatām, ka ja skolotāji ir mācījušies pie jaunākajām metodēm, tad viņi, protams, arī zinās, kā par šīm metodēm runāt, kā runāt par šīm tēmām ar bērniem. Mēs uzskatām, ka tas ir labāk. Otrkārt, ir svarīga sadarbības starp skolotājiem un studentiem arī. Mēs uzskatām tajā brīdī, kad skolotāji atrod veidus, kā komunicēt ar studentiem un pusauģiem, kuri to vien dara, kā citreiz skatās filmas, lamājās pīpē vai kaut ko tādu. Ja skolotāji atrod veidus, kā runāt par šīm tēmām, un pēc tam tajā veidā piekļūt bērniem, pastāstīt, ka viņus arī interesē tas, kas notiek viņu dzīvē. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi. Mēs sapratām, ko jūs uzskatāt. Jā. Paldies liels. Tas bija ātrais ieliciens mūsu šīs vakara debatēs. Bet mēs dzirdējām visu pusi viedokļus. Es arī mēģināju pamatot, kāpēc šie cilvēki bija atnākuši, kādēļ mēs viņus tieši aicinājām. Vai mums ir jautājumi no zāles? Bet, jā, kur mums ir mikrofons? Helmuts teikās ar mikrofonu. Bet es uzreiz saku, var arī izteikt viedokli, bet īsu,
Un lūdzu bez personīgiem apvainojumiem vai aizskārumiem dalībniekiem vai vienalga viens otram, jo šī ir tiešām jutīga tēma un mēs respektējam visu viedokļus, bet cieņu. Jā, man ir jautājums Margatam Rodbergam. Vai jūs neuzskatāt, ka vecākiem ir ļoti atšķirīgi uzskati par likumību un līdz ar to nevar izvest kādas kopīgas vadlīnijas, kuras varētu konkrēti piemērot izglītībai? Un izpratne par likumību vecākiem ir tik ļoti atšķirīga, ka uz skolotāju varētu būt radīts zināmā mērā spiediens. Un tādā veidā mums vajadzētu vairāk fokusēties uz iespēju izpausties skolotājiem un gan mācību procesa pilnveidošanā, gan arī turpmākajā bērnu attīstībā. Paldies! Paldies! Lūdzu, Rodberkungs. Paldies par jautājumu. Es domāju, ka nē, jo vecākiem varbūt nav jāmāca skolotāji, kā pasniegt stundas vai kā izvēlēties kaut kādus tematus, kas jau tikko bija tā kā mums pa pārmetumu, ka tagad vecāki mācīs skolotājs, kā mācīt bērnus. Par to neiet runa. Iet runa par vadlīnijām, lai noteiktu, kā organizēt pasākumus skolās. Vai tas ir vecākiem pieņemams vai nav, vai Helovīnus taisīt vai netaisīt. Nu, tas ir ļoti, ļoti nopietnas jautājums. Ar to man arī bija saskarsme, ja? Vai biedēt bērnus ar skeletiem, vai nebiedēt? Saprotiet? Bet likuma grozījumos ir minēts, ka arī vecāku padome arī lem par audzināšanas un izglītošanas materiāliem. Tur nav tikai par pasākumiem. Es sāku ar pasākumiem. Jūs vēl Jā, es vēl turpināšu. Es atvainojos. Es par materiāliem un tādām lietām, protams, vecāki to skatās, viņi ar viņiem iepazīstās, bet viņi neizstrādā vai kaut kādas normas nenosaka, kā tagad skolotājiem strādāt ar materiāliem. Bet ja viņiem ir vadlīnijas tādā plašākā nozīmē, es domāju, vecākiem ieteikt skolotājiem, par to vienoties. Paldies! Jāna, tu gribēji kaut ko piebilst? Man ir viens piebildums par to, cik mēs spējam vienoties par kopīgu likumības uzskatu. Piemēram, nesen iznāca kristiešu grāmata par pareizu bērnu pēršanu. Tur bija dažādi jautājumi, bet viens no jautājumiem bija par to, kā pareizi pērt bērnus. Un es zinu kristieši, kas atbalsta bērnu pēršanu, es esmu personīgi runājusi, un es zinu kristieši, kas uzskata, ka tā ir vardarbība pret bērnu. Ja reiz paši kristieši nevar savā starpā vienoties, jo vardarbība ir netikumīga, tā es uzskatu. Tad kāpēc jūs domājat, ka vienas skolas padomas vecāki par to spēja vienoties? Paldies. Man ir jautājums, ko jūs saprotat ar vārdu kristieši? Jā, piedodies. Jāna. Es domāju, ka šis jautājums, es teiktu, nav vietā, ja? Pa pēršanu. Es nedomāju, ka tagad mums būtu par to jādiskutē, ja, kuri vecāki to skolā nelemj. Saprotiet, mēs tagad runājam par skolas audzināšanas vadlīnijām, nevis par pēršanu. Rodberkungs, es varbūt papildināšu nedaudz to pirmo jautājumu, ko jums uzdeva no zāles. Jā. Jūs sakat, ka jārunā ir par šīm vadlīnijām, bet šajā gadījumā, piemēram, mums ir skolotāji, kurai dēļ tāpēc, ka viens tēvs uzskatīja, ka filma, ko viņi rāda skolēniem, nav likumīga, direktors lūdza šo filmu nerādīt. Un filma konkrēti bija par diviem dzejniekiem, kuri ir homoseksuāli, un tur arī filmā ir redzams dažas homoseksuālas ainas. Tad, ja ir šīs vadlīnijas, kā vadlīnijās paredzēt, vai šāda filma ir rādāma vai nav? Jo klasē, lūk, ir viens meitenes tēvs, kurš uzskata, ka šī filma nav jārāda. Kā to var iekļaut vadlīnijās? Ziniet, jūs paši teicāt, ka tagad strādā grupa speciāli, lai izstrādātu šīs vadlīnijas. Viņi noteikti to atradīs, to īstāko. Jūs neziniet, es nepateikšu jums, uzreiz es neatbildēšu. Jā. Varbūt, Bremnes kundze, varbūt jūs varat atbildēt? Jūs esat šajā grupā, jūs esat vadītāja organizācija, varbūt iedosim mikrofonu, tad, ja jūs reāli šoreiz lemjat likteni, kas notiks ar šiem MK noteikumiem. Es domāju, ka
Šī darba grupa noteikti nonāks pie kopsaucēja, jo pirmā mūsu darba tikšanās bija ļoti ražīga. Mēs balstījāmies uz to likuma bāzi, kas šobrīd ir Latvijā, gan satversmi, gan izglītības likumu, kas arī paredz noteiktu jau šo, teiksim, rāmi, kā mēs saprotam ģimeni, kā mēs saprotam laulību, un tātad arī šie likumi, šīs izmaiņas ir tieši paredzētas, Bet konkrēti šādu filmu varētu rādīt vai nē? Kāda ir jūs kā ģimenes nostāja? Ja nebūtu neviens vecāks, kas iebilstu, noteikti varētu rādīt, bet ar piebildi, ka šī filma tiktu izdiskutēta un arī būtu, tātad jautājums kopā ar skolēniem izskatīts, tātad kā vadlīnijas ir ļoti svarīgas, jo atbilstoši vecumam ir jārunā arī par šīm tēmām. Tas uzstādījums, kas šobrīd pastāv, ka jārunā par šiem jautājumiem noteiktā kontekstā. Tātad, ja mēs runājam kaut arī par šo pašu homoseksualitāti kā tādu, tad ir jārunā arī par riskiem, kādu nes šis dzīvesveids un daudziem citiem jautājumiem. Te noteikti pie kopsaucēja mēs varēsim nonākt. Paldies, jā. Ieva, jums bija ko piebilst? Jā, man bija vairāk piebilst, es ne par vadlīnijām, jo manuprāt, vadlīnijas tāpatās mēs saprotam, ka tām būs rekomendējošs raksturs, nevis juridisks. Taču, manuprāt, šajās skolas vecāku padomēs tas, kas varētu notikt, ka vecāki tiešām tos šķēpus par to, ko vai teiksim, kaut kādas sensitīvākas materiālus, teiksim, izmantot, neizmantot, tad attiecīgi tajā padomē arī tā kā viņus laustu, un tas iespējams pasargāt kaut kādā mērā tieši pedagogu no šādiem gadījumiem, par kur, teiksim, runā, teiksim, par ko tiks saistīts skolotāji. Vai ierobežot pedagogu, ja vairākums vecāku šajā padomē nolēms, ka, piemēram, konkrētu filmu nevar rādīt? Tad jā, bet tas būs tāds vairākuma, teiksim, lēmums, un nevis tā, ka kāds viens tētis varēs, teiksim, kaut kā izteikties. Tajā pat laikā es pati vienkārši arī skatījos šo filmu, centos atgriezties, teiksim, tajās sajūtās, kas man bija vidusskolā, un es teiktu tā, ka, protams, kad saprototies skolotājs, teiksim, saprot, ka šajā materiālā, kā to materiālu pielietot, ja to var paskaidrot vecākam, tad es pilnīgi iespējams saprotu, ka, teiksim, vecāks spēs reaģēt situācijā, ja meitene atnāk mājās un ir psihoemocionāli kaut kāda trauma, tad šo te vecāks spēs reaģēt. Protams, vecākam nezinot šo faktu, kad šāda filma tiek skatīta, pirmā reakcija ir agresija, kas ir ļoti labi saprot, un vecāks kā vēršās pie skolas ar šo te e-pastu, un manuprāt ir ļoti normāli, kad, teiksim, skolas vadība tad attiecīgi var atcelt šādu mācību materiālu izmantošanu, jo šobrīd ir jāņem vairāk izglītības likums, ko paredz, kā tad notiek mācību materiālu izvēle. Tā ir faktiski pedagoga diezgan brīva izvēle, un es pieņemsim paskatījos arī konkrētā gadījumā, es nezinu faktus, bet pašā pirmā ģimnāzijā es zinu, ka ir, teiksim, 8 skolotāji, kas māca latviešu valodu. Man ir, teiksim, tīri interesanti, vai, teiksim, kaut vai pedagogu starpā notiek šī te diskusija vai par kaut kādu mācību materiālu izmantošanu. Ja notiek, tad ļoti labi, tad iespējams, ka nevajadzētu arī, teiksim, nerastos jautājums par varbūt vecāku pieslēgšanu, bet ir bijušas situācijas, man bērni vēl vidusskolā neiet, un acīm redzot, mums tik sensitīvs jautājumi vēl, teiksim, man nav nācies ar tādiem saskarties, bet ir bijušas situācijas, kad pieņemsim, es jums pienesīšu vienu piemēru. Man pašai vidusskolā veselības mācības skolotāji mums veselības mācībā meitenēm un zēniem parādīja filmu par dzemdībām. Filma nebija skaista, absolūti nekvalitīva, un skolotāji ļoti forša. Mums viņa jauniešiem ļoti patika, jo viņi ar mums runāja par tēmām, kas mums ļoti interesēja, lai arī mani vecāki par viņām runāja, bet bija, protams, ērtāk pat varbūt ar skolotāju par kaut ko vairāk parunāt. Taču šī filma, zēni par to pasmējās, bet mēs meitenes atskārtām, ka tā ir tā mūsu realitāte, ja mēs izvēlēsimies, piemēram, ja mums kaut kad, jā, tieši tā, un godīgi sakot, es biju par to filmu, varbūt, teiksim, nebija tā ļoti aizdomājusies, bet katrā ziņā, kad es gaidīju savu pirmo bērniņu un sāku staigāt uz vecāku tā kā tām sagatavošanas kursiem, es ļoti daudz atceros, man bija tādas lielas sajūtas tieši pretīguma ziņā, baiļu ziņā no kaut kādām ainām tādas, kā es redzēju, ko es uzskatu, ka šajā gadījumā noteikti, teiksim, varēja. Bet arī šajā gadījumā kāds iekļaus to vadlīnijās pateikt, nerādīt filmas par dzemdībām, kuras izskatās neestētiskas? Kā to varēs vadlīnijās noteikt? Nē, tad īstenībā var jau, protams, smieties, bet es domāju, tas, ko mums īstenībā, kas mums būtu jāsaprot, ka nav varbūt dažreiz jānosaka viss. To, ko īstenībā pedagogam varbūt pietikt ar to, ka vienkārši ir, ja, piemēram, ir kādam skolēnam, kuram, piemēram, ir nepatīkam šādu filmu skatīšanās, vienkārši atļaut viņam aiziet, jo tādā ziņā, es tiešām nezinu tos
faktiskos apstākļus, vai tāda iespēja ir, vai tur tas bērns sēž un apgūst vielu, vienalga, cik viņam slikti tajā mirklī rodas. Bet svarīgākais ir tas, ka viņam ir kaut kādā veidā pie šāda materiāla, ka viņam ir iespēja, teiksim, brīvi izvēlēties. Jo mums ir jāpieņem arī tas, ka bērni pat vienā vecumā ir ļoti dažādi, ar dažādu attīstību un ar dažādu šo te emocionālo spēju uztvert. Un faktiski, skolotājam, pedagogam, protams, ir izglītība, viņš ir profesionāls, un es absolūti to neapšaubu, bet par to, vai psiholoģiski konkrēto bērnu tas ietekmē vai neietekmē materiāls, es domāju, ka pedagogs nevar spriest. Paldies. Mums bija jautājums nākamais, iesim tālāk. Paldies. Man sauc Dmitrijs Golubevs, un man pārsteidz daži argumenti pašā sākumā, bet, labi, pieņemsim. Es teiksim, neuzskatu, ka tas, cik cilvēkam ir bērni, ir indikators tam, cik viņš var spriest par šo jautājumu vai nevar spriest. Mēs zinām, kā rodas bērni, un tas parāda tikai to procesu. Nezināšanu par to, cik viņš, teiksim, ir kvalificēts runāt par izglītību šiem pašiem bērniem. Mums ir dažādi vecāki. Ne konkrēti jūs. Es vienkārši dzirdēju šo argumentu no jums, bet ir ļoti daudz vecāki, kuriem ir vēl vairāk pat bērni, un kuri ir mazāk kvalificēti nekā jūs runāt par izglītību, krietni mazāk. Un dažādi vecāki. Ir vecāki, kuri nekad nav strādājuši, kuri dzer visu laiku, kuriem ir daudz bērni. Jums ir arī jautājums? Mēs sapratām viedokli. Ir cilvēki dažādi. Un ja izmanto tādus argumentus, piemēram, ka vecāki vislabāk zina savu bērnu, un tāpēc vecākiem ir tiesības izvēlēties, ko viņš mācās skolā, un tad mēs aiziesim nekurienai, jo tad sanāk, piemēram, ticīgs cilvēks, viņš uzskata, ka zeme tika radīta pēc Dieva vārda, un tad viņš uzskata, ka netikumīgi mācīt, ka zeme radās ne no Dieva vārda, piemēram. Mēs sapratām to jūsu viedokli. Jums arī jautājums? Man ir jautājums, tad pār pozīciju, kā jūs atbildētu par to, jo skolotājs tomēr ir profesionāls, kurš ir mācījies šās lietas, bet vecāks nav. Paldies. Respektīvi jāuzticas skolotājiem, jo viņam ir izglītība. Es jau atbildēju šo jautājumu, kad vecākiem tas vadlīnijas jau nebūs tas, ka vecāki mācīs skolotājiem mācīt bērnus vai kaut kādu, viņi nemācīs, tas būs galvenās vadlīnijas un viņi vienosies par kaut kādām tiem pasākumiem, kādus tad organizēt. Jā. Man liekas, ka Margot kungs jau atbildēja, kā viņš to saprot pirmie, tāpēc es domāju, ka nav jēgas iedzināties. Ievīsi un tad iesim tālāk. Jā, faktiski mēs nerunājam par konkrētu vecāku. Es jau teicu, ka jau sen jau padomas kompetence jau ir noteikti likumā, un vienkārši viņi tika papildināti. Un tas nevajadzētu domāt, teiksim, es labprāt uzaicinātu jūs līdz uz vecāku padomu un satikt tur vecākus, kas pārstāv katru konkrēto klasi. Viņi ir ļoti spējīgi domāt, un nevajadzētu domāt, ka šāda te kompetence, iedodot šādu kompetenci, varētu kaut kas regresēt, nevis progresēt. Es domāju, ka par viedokļiem var atšķirties arī vecāku skolām. Protams. Varbūt atšķirīgi, un cik ir padomē tie vecāki, un tad katrā skolā var... Bet tāpēc būtu muļķīgi, ja šie vecāki lauzītu, teiksim, par šīm te tikumiem diskutētu pie skolotājas durvīm pirms stundas, tad tiešām rastos bailes. Manuprāt, tajā mirklī, ja vecāki diskutē par to padomas sapulcē, tad faktiski tiem nāks vecākiem pāriem piekrist. Protams, viņi var kaut kādā veidā varbūt rezervēt vai noņemt, es nezinu, aizliegt, teiksim, savam bērnam vai ļaut savam bērnam neskatīties kaut kādu materiālu. Tā ir cita lieta. Taču nevajag vienmēr skatīties uz šo situāciju no tās puses, jo iespējams, ka vienkārši ir tā, ka kāpēc mēs runājam par lielām ģimenēm, kā noteikti, kad tur kāds dzer vai kā. Man ir ļoti daudz zināmas foršas lielas ģimenes, kurās vecāki spēj izvadāt visus bērnus uz treniņiem. Ideja, doma bija tāda, ka ja cilvēkam ir vecāki... Ir tādi un ir tādi, ir dažādi viedokļi. Ļausim Janai, un tad iesim pie jautājumu. Es gribēju pakomentēt, un vispirms par to bērnu skaitu, tas bija skaidrs ad hominem. Tāpēc, ka bērnu skaits patiešām neietekmē cilvēku lemtspēju. Tur ir ļoti daudz faktoru, ko jūs arī norādījāt. Bet otrs runājot par vecāku padomēm, es arī esmu darbojusies savas skolas vecāku padomē. Un tad vienkārši es iedomājos, jūs sakat vispārīgas vadlīnijas, tāds jau faktiski likumā tagad ir. Ja mēs runājam par atsevišķiem mācību materiāliem, teiksim par filmu, par jūsu filmu un tā, tad es iedomājos.
ka mums kā vecākiem, vecāku padomē vajadzētu noskatīties bioloģijas filmas, ētikas filmas, sociālas, visus materiālus, ko skolotājs grib rādīt. Faktiski man kā mammai, tīpaši padomē, vajadzētu vēlreiz iziet visu mācību saturu. Jautājums, cik tas ir reāli, tas nozīmē, ka skolotājs vienkārši neko jaunu neieviesis. Nē, tikai potenciāli netikumīgie būtu jānoskatās. Par bioloģiju jau nē. Mums jautājums tur. Es vēlējos mazliet paturpināt to. Bet īsi ir komentārs. Īsi pieņemot tādu pavisam galīgu variantu, ka ja veikšņi visu šī vecāku padomu sastāv no vienā domājušiem, ņemsim to pašu piemēru par kristiešiem, neiedzināsimies, kuri kristieši tieši, bet tādi, kuri visi piekrīt tai domāju, ka vajag oponēt to, kaut kādu zinātnes ideju, kaut kādu teoriju, kur ir iekļaut tajā mācību procesā ikdienā, tad vai viņiem būtu dot iespēju to pilnībā atcelt, aizliegt mācīt, un kā ar to mēģinātu nepieļaut šādu situāciju? Šobrīd atbildes īsti par šo jautājumu. Es domāju, ka Izglītības ministrija nosaka mācību programmu. Līdz ar to faktiski tas, kā sasniegt mācību programmā noteiktos, rezultātus. Tas ir faktiski tā brīvība mācīt, pedagogam izvēlēties mācību materiālus un mācību metodas, kurus viņš tad attiecīgi piemēros. Un faktiski nav tā, ka principā neko nevarētu. Protams, ka šāda situācija varētu būt, un ja tur būtu līdzīgi domājušie vairāk, jā, viņi varbūt kaut ko varētu ietekmēt, taču es vēlreiz atkārtošu to, ka vecāku, šai padomē faktiski nav jānoskatās visas filmas, bet faktiski vecāku padomu noņem zināmā mērā no pedagoga šo te spriedzi. Jā, es domāju, ka jautājums varbūt bija tāds, piemēram, priekšim pirmajā ģimnāzijā šogad vecāku padomu ir vairākums konservatīvu uzskatu cilvēku, un ja ir diskusija par šo konkrēto filmu, vairākums nobalso, ka šo filmu nedrīkst rādīt, tāpēc viņš šogad nerāda. Bet nākamajā gadā varbūt nāk jauni vecāki, un viņiem tur vairākums ir liberāliem uzskatiem, un viņi nobalso, ka šo filmu vajag rādīt, ka šeit parādās tā vecāku ietekmi, ka vecāki... Jā, bet es domāju, ka ir kaut kāds iespējas noteikti, piemēram, skolotājiem atstāt šo te iespēju, ka ir mācību materiāls, kurus, jā, viņi neapgūst, pieņemsim, visa klase, ja vecākiem ir šādi domājuši, bet to atstāj šo alternatīvu iespēju tiem bērniem, kuri vecāki piekrīt, apgūt šo materiālu, ka viņi var to darīt. Es domāju, ka tur noteikti ir risinājumi atrodami. Labi. Nē, to pirms tam izdiskutēt vecāku padomē un pieņemt jau visai skolai. Nākamais jautājums. Mums jau rīta šeit. Jā, tāpēc ejam. Mēs beidzam pusē, tā kā mums ir vēl 20 minūtes. Paldies. Mani sauc Lauma. Es esmu bijusi skolotājs skolniece. Pati šobrīd esmu skolotāja. Es jums vienu komentāru un tad divus īstus jautājumus. Komentārs tāds. Skatoties uz skolēniem, nav iespējams gada sākumā noteikt un pat mēneša sākumā noteikt visus materiālus, kuri būs vajadzīgi vielas apguvēji. Redzot skolēnu grupu, kurai ir īpaša, piemēram, viena lieta, ko viņi neprot, es meklēšu materiālu tieši uz nākamo stundu, tieši par to tēmu, kuru viņi īsti nesaprata. Kā ir iespējams iepriekš saskaņot visus materiālus, tas man nav saprotams. Tālāk, mazliet tāda piebilde, kas saistās ar Dmitrija jautājumu. Nesen bija tāds pētījums, kur bija redzams, ka ir daudz būtiski sliktāk rezultāti skolās, kurās nav neviena vecāka ar augstu sociālo vai ekonomisko statusu. Ja? Un tas bija minēts kā būtisks arguments, ka kaut vai viens šāds skolēns, jā, ar augstu sociālo statusu, kam vecākiem ir augsta izglītība, uzreiz uzlabo rezultātus visai grupai. Mirklī, kurā nav tā, un tie vecāki, kuriem nav šī statusa un nav izglītības, spriedīs par to. Jums nešķiet, ka tā plaisa padziļināsies sabiedrībā? Tas viens jautājums. Otrs jautājums, ko es visu laiku sekoju diskusijām, joprojām neesmu sapratusi. Minējāt, pastāv izglītības likums, satversme, programmas, standarti, un visur ir dzirdams. Neuztraucieties, jaunās vadlīnijas sekos tikai šiem esošiem standartiem. Tad pamatojiet, lūdzu, kāpēc vispār ir šāds jaunas vadlīnijas? Kāds ir tas iemesls? Paldies. Dodam Polīšu kungam uzreiz mikrofonu, jo man šķiet, ka mums, man šķiet, ka mums īsti nav arī opozīcija, kas būtu ļoti spējīga atbildēt. Beigās Polīts likumdevējs, kurš balsoja pret tā saucamiem likumīgas grozījumiem. Un patiesībā šeit paldies par šo diskusiju, jo, manuprāt, ļoti skaidri iezīmējās tas, ka patiesībā jautājums jau ir par to, kā var vienoties. Man ļoti patika Ievas Lacenbergs Rocēns uzstādījums par to, ka
arī viņi nav pret daudziem no šiem uzstādījumiem, tikai tāpēc, ka vecāku padomē ir šīs tiesības un skolotājiem ir jādod šīs tiesības, un manuprāt, šeit mazliet ir izpalikusi komunikācija. Un patiesībā problēmas sākums ir manas kolēģis Jūlijas Stepaņenko uzstādījums, kuru mēs diemžēl nespējām diskusijās saimā noairēt nost, līdz ar to viņa guva saimas vairākumu atbalstu. Mēs sapratām to, ka mūsu rokas ir par īsu, un līdz ar to tas tika nobalsots, zinot visas šīs zemūdens mīnas, kur šobrīd ir klājas diskusija telpā. Šeit arī mēs dzirdējām ļoti skaidri, ka skolotāji to izteica. Mēs sapratām, ka to redzēs tikai septembrī, oktobrī, jo tā, kad mēs to diskutējām jūnijā, bija vasaras brīvlaiks, mēs sapratām, ka to nevarēs runāt. Šobrīd mēs redzam, problēma ir jārisina. Tāpēc man ir jautājums patiesībā Edgaram vai Margotam, vai jūs redzat, ka šīs te pārpozīcijas puses atbalstītāji, kad varētu iet pretī izglītības ministrijai, lai nenodarboties ar muļķībām, ar vadlīnijām, lai varētu ministrija nodarboties ar skolotāju algu reformas jautājumu, kas, manuprāt, ir daudzkārt svarīgāks. Tā vietā, lai nodarbotos ar lietām, kas patiesībā jau ir, un dot neatkarību atpakaļ skolotājiem, kuri lem par šiem jautājumiem, kuri ir pietiekoši profesionāli. Paldies! Tad varbūt jautājums jums, Rotberg kungam un Svētiņa kungam, vai domājat, ka vispār ir vajadzīgs šāds vadlīnijas? Mēs uzskatām, ka ir viņas vajadzīgs. Un mēs vēl uz to pašu pastāvam. Jo, principā, ja radīsies, piemēram, situācija, ka kaut kas nav izdarīts, tā kā kaut kādas pretenzijas vecākiem pret skolotājiem, tad vadlīnijas būs tās, kuras tā kā varēs redzēt, kur ir tā patiesība, kur viņa beidzās, kur ir tās robežas. Vadlīnijas novilks tās robežas, saprotiet? Šobrīd tas ir tāds izplūdis viss. Labi, pēdējo komentāru es domāju, ka arī apaļosimies, jo man šķiet, ka nedaudz ejam uz riņķi. Varbūt es varu kādu vārdu vilst par to. Jā. Es jau arī savā uzrunā mēģināju pateikt to, ka šīs vadlīnijas mēs varam izstrādāt, mēs varam izveidot skaistus likumus, bet ja nebūs sabiedrībai kopīga izpratne par labo un slikto, tad rezultāts nebūs. Jā. Paldies. Es saprotu, es tagad runāju kā pilsonis, nevis kā, teiksim, politiķis, un es domāju, ka ir sabiedrības, kurās daudz labāk šīs lietas ir skaidrākas, lai gan likumi ir ļoti maz. Un vadlīnijas, manuprāt, nav nepieciešams. Kuras ir tās sabiedrības, kur ir daudz skaidrākas? Es domāju, ka ir daudz ļoti primitīvas sabiedrības, kuras darbojās no Amazonas džungļos, piemēram. Labi, paldies. Pēdējo komentāru. Mums ir vēl, bet tiešām beigsim, jo mēs jaunas argumentus vairs īsti nevienam. Labvakar. Jā. Labvakar. Man ir dzirdams, jā. Jā. Es esmu skolēns, un es gribu pateikt, ka no paša sākuma man likas, ka šis likums ir sava ziņa veids, kā var likumīgi apiet cilvēku tiesības un neievērot tas visi. Un tāpēc, piemēram, tagad mūsu politiķi var līst nost tos plakātus, jā, Rīgā, un teikt, kur stāstīts par to, ka nav jādiskriminē cilvēki ar HIV, un teikt, ka tā ir neļiepusti muļķība. Jā. Un man bija jautājums, viena no runātājiem, kad pirms 20 minūtēm teica, ka ja nu gadījumā klase būs kāds no vecākiem, kas būs pret to, lai tā filma tiktu radīta, tad vienkārši neradīsim to filmu. Tad īstenībā man liekas, ka tad notiktu diezgan tīra cilvēku diskriminēšana, to skolēnu diskriminēšana, kuri tad uz patvaļības principa vai nu apgus to materiālu, kuru viņam izvēlēs kvalificēts skolotājs, vai nu nē. Un tas būs tikai patvaļīgi, diezgan patvaļīgi atkarīgs no tā, vai viņu klasē būs cilvēks, kuru vecākam tas nepatīks vai nē. Un tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā nav jāizliedz un nav jānerādā tā filma, bet otrādi vienkārši jāpalūdz vai kaut kā diplomatiski jāatrisina problēma tā, lai skolēns vienkārši, kam ir kaut kas pret šo filmu, neskatītos. Tas būtu upurs, bet es domāju, ka tas būtu nepieciešams upurs, lai visi pārējie nediskriminētu. Paldies. Netiktu diskriminēt. Paldies. Man šķiet, ka es laikam devu to komentāru par to, kā ko darīt šādā situācijā, un, manuprāt, jūs nepareizi sapratāt, vai arī es nepareizi varbūt izteicos, jo man bija tieši tā doma tāda, ka, piemēram, gadījumā situācijā, ja visi klasi, teiksim, akceptē, visi vēlas skatīties šo te filmu,
tad vienkārši, ka ir brīva izvēle tam skolēnam, kurš nevēlas, teiksim, kuram kaut kādi skati, rada kaut kāds emocionāli diskomfortu, ka viņš var pamest šo klasi, nevis kā apzinīgs skolnieks sēdēt iekrampējies krēslā un skatīties. Un tas bija tas, jo faktiski runājot par diskrimināciju vai kaut kādām tādām lietām, es kā jurists, es teiktu tā, ka šeit arī tam bērnam, kuram faktiski ir šis diskomforts, viņa tiesības ir vienlīdz īstenībā, viņas ir ļoti, ļoti svarīgas, un līdz ar to, teiksim, kaut kādā veidā mērot dažādu bērnu intereses, teiksim, es domāju, ka nevajadzētu, vienkārši vajadzētu radīt situācijas, kad mēs pieaugušie cilvēki radam situācijas, kad bērnam, kura, teiksim, tiesiskās intereses, teiksim, varētu tikt aizskarts, ka viņš faktiski, ka mēs kaut kādu maksimāli izdaram visu, lai, teiksim, tā nenotikt. Jo jūs zināt, studenti var, teiksim, pašpārvaldēs par visu kaut ko lemt un savam auditorijas, teiksim, lektoram mest arī ar tomātiem, tad skolnieks skolā to tomēr tā nevar darīt. Paldies. Dosim vēl skolotāja vārdu un tad beidzam. Man gribētu ļoti delikāti mazliet paplašināt jūsu zināšanas par šo gadījumu, ko es esmu piedzīvojusi. Īstenībā jau skolniece noskatījās filmu, viņai filma interesēja, bet tik ļoti tā filma bija daudz dažādas jautājumus radījusi, kas stundā, 40 minūtēs ļoti bieži nevar izrunāt visu. Diemžēl tā ir realitāte. Un jautājumi paliek, un viņa gribēja aprunāties ar tēti. Un tētis viņai neko nesakot uzrakstīja šo vēstuli. Un arī negribēdams, lai klase neredzētu filmu. Direktors nobijās un aizliedza man parādīt. Veidojās, lūk, šīs vadlīnijas. Manuprāt, tie, kas par šīm vadlīnijām runā, nesaprot, nekas ir skolotāja materiāli, nekas ir skolotāja plānošana, nekā veidojas, pilnīgi nekas nav skaidrs. Manuprāt, vecāku galaktika ir kaut kāda vispār, tā ir galaktika, kurai vispār nav skaidrs. Vai jūs saprotat, vai tā vecāka pagalma sēdējas un strādās pie cik 60 skolotāju mācību materiāliem? To, ko es jums varu atbildēt, es varu pateikt, ka es respektēju likumdevēju viedokli. Es pamodos rītā, kad grozim, par ko mēs runājam? Mēs runājam faktiski mēs mēģinām ielikt vilcienā, kurš ir aizgājis. Faktiski, ko jūs ierosināt darīt? Ir jāsaņemas gods un jāpasaka, šie grozījumi ir jāceļ. Tieši tā. Jā. Tā jūs beigsim. Tas ir nebija jums personiski, jo jūs nesanāk, ka mēs jums uzbrukam. Paldies visiem, ka piedalījāties. Kā redzējām, debati ir tāda, kāda ir, tāpēc, ka tie viedokļi ir tik atšķirīgi un uzskati ir atšķirīgi un ticības un vērtības, bet redzēsim, ar ko tas beigsies. Bet paldies visiem, ka atnācāt. Labvakar!